to nedomāt. Tur tā būtība tieši. Tā, vajadzētu būt, ka viņš aizgāja. Super. Bet nu ko, šis tāpat paliek tas pats vien absolvēšanas zonas, kā jau teicu. Pēdējais zonas pēc 3 mēnešiem. Šitie zonāti lēma tīri apzināsimies, kā gāja. Kas patika, kas nepatika. Atbildēšu savus pēdējiem jautājumiem, tad jau tālāk skatīsimies. Bet Tā, ja jau atļauju ierakstīt šo zvanu, tad tomēr tev pajautāšu vēl pāris jautājumus no savas pusītes. Tīri, kas man teikšu godīgi, pašam interesē. Tā, vai vari man lūdzu atgādināt, pirms mēs lecam iekšā tajā, kā tieši gāja strādājot kopā, kāds rezultāts sasniedzam UTT, vai vari man lūdzu atgādināt tev, kas vispār bija tā vieta, kur tu pati sāki? Kas bija tas moments, teiksim, pirms mēs vispār sākām strādāt kopā, kur tu tajā brīdī biji? Kas bija tās lietas, kas tev motivēja šo izdarīt, kādēļ tu to vēlies izdarīt UTT? Kur tu vispār kā biji situācijas ziņā, pirms mēs sākām darboties kopā? Vairāk jau bija tas, kas man pašu pamudināja, bija tas, kad es vēlējos pamainīt tā kā savu ikdienu, tā kā savu izskatu, iepatikties, atkal pa jaunam sev, uzlabot tā kā savu pašvērtējumu, kas man bija tas pats galvenais, un tā kā justies gan savā ķermenī, gan savās drēbēs ērti un patīkami, un tā kā sakārtot pa lielam sevi un savu tā kā dzīvi. Tas bija tas, kas vairāk man pamudināja. Jo, tomēr abi bērni atstāja arī tā kā uz sevi, iznēsāšana atstāja uz ķermeni, tā kā tādu atstāja paliekošu tā kā iespaidu. Un, protams, gribējās atgriezties tā, kā izskatījos jaunības dienās, un ar lielu prieku var teikt to, kad šobrīd esmu savā, vēl bišķiņ, un es būtu savā vidusskolas svarā. Cik gads atpakaļ pēdējais bija vidusskolā? Vidusskolā, cik tad sanāk, kaut kādi 18 gadi. Kāds laicīgi forši? Jā. Super. Labi, Es tomēr to pajautāšu. Tu plēm vēlējies uzlabot to pašjūtu, ikdienu, izskatu vispārējais. Ja es tev drīkstu jautāt, kad kaut vai tu ieminējies pašjūta vai izskats patikt sev UTT, kas tev iepriekš bija tie momenti tavā dzīvē, kuri tev visvairāk lika par to izdomāties, kad vismaz tajā brīdī tad nebija līdz galam tas, ko tu pati vēlējies? Teiksim, vai tajā brīdī iespējams tas jau vairs nebija tikai cipašu svariem, bet iespējams, vai tajā brīdī tas jau sākās pokļoties citās dzīves daļās? Vai iespējams jau iepriekš es nejūtu pludmali vai basēnu un padomāju divreiz, vai varbūt kādas trēbas vairs nedarēja, tagad tu vēlējies, lai darētu? Jā, jo galvenais jau ir tas, kad es cerēju, labi, tu varbūt nevienmēr katru dienu kāp uz svariem un redzi tās svaru dinamikas un visu to, bet uz ko tu ļoti redzi ir, ka kaut kas nav, ir tiešām tas apģērbs. Ja ir kaut kādas dienas, ka tev, viņš liekas, ir un tad, piemēram, paiet dažas dienas, ka tu esi kaut ko vairāk varbūt ēdis vai, kaut ko tādu, tad, protams, uzreiz ir pirmais, kur tu jūti, ir tiešām tas apģērbs. Jo tiešām, lai man mājās svari ir, bet uz tiem es tāpatās, pirms tam nekāpu katru dienu un neskatījos, cik ir, cik nav. Bet, jā, šobrīd jau šajos 3 mēnešos vienreiz jau esmu pārkārtojis skapi. Un drīz nāksies vēl vienreiz, jo viss krīt nost. Sadzirdēju tevi. Labi, vai var man arī lūdzu šeit kātināt, un šo arī tiešām vēlos pats arī zināt no savas puses. Kas bija tās lietas, ko tu biji mēģinājis, pirms mēs sākām strādāt kopā? Ko tu iepriekš biji mēģinājusi, vai saviem spēkiem, vai citu palīdzību, kas bija tie mēģinājumi iepriekš? Es biju mēģinājusi kas ir Herbalife, tas man bija vienīgais, ko es biju tādu izmēģinājusi. Bet ar to es neieguvu tādus tā kā rezultātus, pa lielam. Lai gan, beigās es sapratu, kad vai man tiešām katru mēnesi ir jātērē tā kā
nezinu, kāda nauda, tikai lai iegādātos tos produktus, kas tur olbaltumvielas un viss tā. Ja to pašu es ļoti labi varu visu uzņemt ar ēdienu, ja es sabalansēju savu ēšanu un visu, un tas tagad, tiešām ir pierādījies, ka viss olbaltumvielas un viss, ko tu vari uzņemt ar ēšanu, tad īsti tas diezko izdevīgi nav iet uz tādu Herbalife ceļa un tērēt naudu, ja tu to vari tā kā sasniegt citos veidos. Ok, sadzirdēju. Aha. Ok, tā bija Herbalife. Pašai bija kaut kāds diētiņš vai kaut kas tāds, ko bija mēģinājis, vai nebija? Vienīgais, kad man arī nenāca klāt tā kā svars, ka man bija grūtnieču diabēts, dēļ kā es neuzņēmu vispār ne dārzeņos, nekur, ne ogļhidrātos, visu, kam ir cukurs. Jā. Tāda man, bet tā es arī otrā grūtniecības laikā neuzņēmos par lieliem kilogramiem klāt. Jā. Tas man bija arī pašai tāds liels prieks. Kā tu oriģināli uznāci tas svars? Vairāk jau tieši pēc tā kā iepazinu, vispār sākumā bija tā, kad iepazinos ar vīru. Un tad man bija parasti tā, kad vakariņas atnāca no darba, vakariņās man bija kaut kas tāds uz ašo. Cerēs, bet vispār nekā, varbūt kaut kāds jogurts vai kaut kas tāds. Un, protams, iepazīsties, tad ir šādi tur kopīgas vakariņu gatavošanas un viss tā, un bieži vien kaut kur izvēlās. Negrib taisīt taisīt, aizbrauksim kaut kur paēst. Jā. Un tad tas viss tā lēnām, tā regulārā tāda ēšana, nepiedomāšana, pie porcijas, pie nekā. Un tad tas aiziet. Tāpat tās bieži tā kā sanāca vienā vasarā ārā karsts, tu īsti tā kā mājās negrib sēdēt pie plīts. Un tad aizbraucam šitien, kur ir tādi robežu novadā, tādi zaķi. Tur tāds zaķu kroks. Tur, protams, porcijas ir, no kuras tu var pabarot varbūt 4. Un tad, protams, pēc tam atbraucot mājās, tev spiež nost visu un tā, bet pārēcēs. Jā. Ok, es jau domāju, drīkstēšu pajautāt. Un kas bija tas moments, kurā tu noķēri sevi, kad tev klau? Vairs nav tas, vairs tā kā jau bišķi pat rāku ir aizgājis, vai par tālu ir aizgājis, vai es negribu vairs šitā. Kas bija tas moments, kur tu sev pieķēri pie tās domas, savu klau koks jāmai? Zini kā, parasti ir tā, kad arī, kas es runāju ar citām draudzenēm, ir bildes par sevi, ir viens no tām, kur tu varbūt ne spogulis, bet tad bilde, kur tu vari redzēt tā kārtīgi sevi no malas, ieraudzīt varbūt sevi kā citu cilvēku, tā kā paskatīties uz sevi, kā to citi redz. Un bija tāds dažs reizes, kad es vienkārši tā kā savās bildēs ieraudzīju sevi, un es sapratu, nav ok, kad viss ir, tā kā bišķi pa daudz, un tad tā tu padomā, vai tu to bildi gribi kādam rādīt, vai tu viņu gribi likt kādos sociālos tīklos, vai kur, tad īsti nē. Sadzirdēju, tev viens moments, kas tev iepriekš lika, to es domāju, ka tu bildēs tādā veidā redzēji sevi. Jā. Sadzirdēju tev. Jo spogulī, redz, mēs skatāmies uz sevi tā kā no augšas. Un tad varbūt liekas bišķi savādāk. Atbildēju, ka kad taisna, tad tu tieši tā kā paskaties uz sevi. Tas man bija varbūt arī, kad arī, tā kā, likt tā, hei, nav kaut kas tā kā, kaut kas ir jāmaina, un tāpat tās arī, tāpat vasarā gribat, piemēram, aiziet uz pludmali vai kur, un nedomāt, kur tur iesieties kaut kādos dieļos vai kur, bet vienkārši doties, nedomājot.
Sadzirdēt. Aha. Nu, un es tomēr esmu pajautāju vēl pirms mēs lasām iekšā tajā, kā tad ir gājis, ko tu mēs esam izdarījuši. Ar ko tev iepriekš gāja visgrūtāk, kad iepriekš bija mēģinājis vai domājis par šo? Vai tas bija iespējams noturēties pie kāda plāna? Vai tas bija tas, ka vienkārši tas neiederējās tavā ikdienā? Vai tas bija tas, ka tas bija nereāli? Vai kas tev agrāk bija tā grūtākā daļa, mēģinot šo izdarīt? Varbūt vairāk tieši tādas vakarienās čošanās, jo ir tā, kad tā pienāk vakars, tad prātam vairs nav ko darīt. Mums tā kā galvai nav ko darīt. Tad mēs tāpatās sēžam pie televizora vai kur. Un tad ir tas, kad vienkārši priekšā ir uzkot bļodiņa vai kaut kas tāds. Un tad tikai tu skaties, ēdi, kaut ko iedzer. Un tad tikai mute virinās. Un tieši sanāk, gan īsti tas vienmēr tā pirms gulētiešanas. Un tad arī redz, nemiegs ir labs, nekā nav labs. Sadzirdēt. Aha. Ok, sapratu. Nu, labi. Nu, tad ejam uz to, kā tam mums ir gājis. Ko tu esam izdarījuši, kā tev ir gājis. Vai pajautāšu tev, vai tu pati zini, cik kilogrami ir pazuduši, cik centimetri ir pazuduši no galvas? No galvas nezināšu. Bet tā kā man patīk tas, kad, es saku, man patīk tā, kā es izskatos, kā es arī rakstīju. Un tiešām, kad es aizbraucu ciemos, saņemu no pazīstamiem, tā kā, es tā izmainījusies un tā. Un tad tāds pirmais jautājums, tu ēd vārītas vistas? Es saku, nē, negaršo vārīta vista. Aha, ok, tad tagad ir tie 12 kilonos, 13 centimetru viduklī, bet, ok, jā, bet ja es tev pajautāju, kur tu esi sajūtusi to rezultātu visvairāk? Viens ir, kur aizbraucot pie kādas ciemos, hei, tie komplimenti, ko saņem. Vai ir vēl kādas dzīves daļas, kur tu sajūti uz to, ka kaut kas ir mainījies, ka tiešām kaut kas ir foršāks, kaut kas ir citādāk? Jā, pēc tam tā padās tā attieksme un visi tie tā kā no vīra puses. Jo viņš saka, ka viņam ļoti patīk, kā es izskatos un visu. Tāpēc, visi tie komplimenti un tiešām, es izvelku ārā no skapja kaut kādas bikses, ko es man reiz ir bijuši, tādas tā kā klāt. Tad tagad man viņas palielam ir vienkārši, nav jēgas paturēt viņas, jo viņas vienkārši krīt nost. Tur ir vienkārši vajadzīga josta bet ir arī tiešām, tā kā, pavisam enerģija ir vairāk, arī miegs ir labāks. Tad nācās nomainīt garderobu. Jā, pamazām, jo es saku, man vasarā ir brauciens uz Turciju. Un tad, tad līdz tam vajadzēja tā kā pamazām sagādāt sev tā kā. Bet tas vislabākais ir tas, ka, ja ātrāk man bija tā kā, ieiet veikalā, tev ir jāiet un jāmēr kaut kas. Tā kā tagad es vienkārši paņemu to izmēru un viss. Es zinu, ka man ir jāiet mērīt nekas, ka viss būs čotka. Aha, ok, super. Aha, vai ej vairāk iepirkties, vai izbaudi vairāk to procesu? Vēl pagaidām nē, jo es sapratu to, ka es esmu kaut ko nopirkusi sev jaunu, vienkārši, lai labi izskatītos, bet, arī, lai viss, tā kā. Bet īsti nav sanācis, ja es gribēju saprast, kaut ko to pēdējo mērķa svaru, tā kā, cik tā kā noturēties. Bet man jau tagad viss saka, vairs nevajag. Tas tikko bija jautājums man? Nē, es vienkārši saku, tā kā, ko man citi tā kā vīri mācāk un mani vecāki, viņi saka, tu izskaties jau tā kā no koncentrācijas nomikt, un 3 teica ar žogu, es izvilku. Bet, nē, es tā nejūtos. Aha, ok. Labi, bet pati jūties labāk. Jā. Vienīgais, pie kā vēl jāpiestrādā pie vēdera apakšdaļas. Jā. Tas. Lai zini, tie ir tie paši pēdējie, kas tev ir palikuši. Tā kā ilgas nost, un tie vienkārši tas tā vienmēr ir. Vēdera apakšējā daļa krīt pēdējā, un tur nav nekādas atšķirības tā kā starp to, ko tu jau esi zaudējis, un to vēdera apakšējā. Tas tieši tas pats process ir. Vienkārši jāpagaida vēl bišķi, jādara, jāturpina darīt, līdz tas arī noies.
Bet sadzirdēju. Nu, un es tad to jautāju, vai tev ir kaut kāds visspilgtākais pirms un pēc moments? Tā kā, ja tu tagad atskaties uz to, kā kādreiz bija un kā tagad ir, vai ir kaut kāda lieta mentāli, iekšēji pašajūtas ziņā, ārēji drēbi ziņā, vai ir kaut kas, kas tās riktīgi spilgts moments, kas tev tāds, šitā bija pirms un šitā ir tagad. Atšķirība ir milzīga. Nu, vienīgais, kas man pirmais nāk galvā, bija tas, tad, kad es to visu sāku un kas to nolēmu, es biju tādā mentāli, tādā zemākajā savu dzīves punktā. Tad man liekas, viss iet pa zemi, tā kā viss ir tā norakstīts un arī viss tā kā ģimenes attiecības un visu. Un man liekas, tur arī viss, tā kā iet uz galu un viss. Un ja es tā skatos, tad es varu tiešām teikt, ka es tad biju tādā zemākajā punktā, savas dzīves un mentāli un visu. Un ja es skatos tagad, tad es esmu tā kā augšā, jo es jūtos par sevi pārliecināta. Man patīk tas, ko es redzu, es esmu apmierināta ar visu savu dzīvi, tā kā, ar visu savu, tā kā, ko es esmu sasniegusi, lielam pati. Un visu, un vai man tagad pēkšņi kāds varētu tā kā nosviest atpakaļ, diez vai. Kā pateici, pakāpsies augstāk, jūties pašpārliecinātāk vispārēji. Super. Riktīgi forši to dzirdēt no tos forši, ka tāda izmaiņa notikusi. Tiešām super. Ir interesi pēc. Tagad mēs esam sasnieguši šīs lietas, bet vai pirms tu pievienojies, kad mēs tieši sākām strādāt kopā, vai pirms mēs sākām strādāt kopā, vai tev bija kaut kādas šaubas, vai tev bija kaut kādas bailes, pirms tieši pieņem šo lēmumu sākt darboties? Īstenē, jo tas bija, vairākas reizes tā kā redzēju un tā visu, tos tavus video un tā. Tad man bija tā, ka es domāju, tā kā darīt, nedarīt, vai es to, tā kā no otras puses arī, ja es to nedarīšu, vai es pati tikšu uz to savu, uz to mērķi, uz to tā kā savu vēlmi. Un tad es tā, ka tiešām tajā vienā dienā, kad tas man bija pirms Ziemassvētkiem, vai kad es pirmā reizi uzrakstīju, tad es sapratu no to, ka, lai kaut kas mainītos, pirms ir jāsāk tā kā ar sevi, jāsāk strādāt ar sevi. Jo, pēc būtības, ja tu sev nepieņem tāds, ka, ja tu sev nespēji pieņemt, tad arī, kāpēc, lai citi to varētu izdarīt. Tā kā... Sadzirdēju. Kas tev lika tomēr sākt? Kas tev tā kā, kādēļ tomēr izdomāja, hei, davai uzrakstīsim jādara? Nevis mēģināsim paši vai, nezinu... Vairāk, toreiz bija, man liekas, viens tāds... Jo, pēc būtības, es nevaru teikt, ka man ir ļoti aktīvs, tā kā, vai arī ir bērni, viņi skrien un viss, bet man nav aktīvs darbs. Darbs paiet par lielam 8 stundas vienkārši sēžot pie datora. Un tad nav tā, ka tu vari iet, skriet, staigāt, tā kā, cik tev vakars ir, tik tev ir vakars. Un tas toreiz bija tāds, kaut kāds tavs video par to, kad arī tie, kas, tā kā pavada nezinu cik stundas pie datora spēja, tā kā nomest līdz pat cik tur tiem kilogramiem, un tas tā domāju, zini, jāpamēģina viss. Tad es tā vienkārši vairs nešaubījos, vairs man nebija tāds iekšā tāds pārdoms, darīt, nedarīt, tas vienkārši nē, tas ir jādara un viss. Sadzirdēju. Forši, ka bija tāda pārliecība. Labi, tad pats pēdējais jautājums. Kas no pašas trenēšanas, kas tev likās visnoderīgākais, vai tev bija kaut kāda specifiska lieta, vai tas būtu atbalsts, vai tas būtu atskaites, vai tā būtu grupa, vai tā būtu aplikācija? Kas tev bija visnozīmīgākais, kas tev vislabāk palīdzēja? Man vairāk tās nedēļas atskaites un arī viss tās, kas ir tās iesūtītās apmācības. Jā. Jo, tad arī bija tā, ka protams, es ar to visu, kad es sāku un tā, kad es skatījos, protams, man viss tās, kas ir bijis, tas
tie reāli tagad veikalā vai kaut ko pērku, es skatos uz, un pirmais ir citām, kaut kādām tādām lietām, kas man gribas izmēģināt. Ja pirmais ir paciņas otra puse un cik tur kalorijas. Un jā, kad viss tas tāds noderīgs un, protams, pamācošs un tāpat tās arī tie treniņi, tie man patika. Lai gan man beigās nesanāca katru reizi tos 3 uztaisīt, bet ar visu to, kad jo tomēr viens ir tas, ja tu ēd, un tev svars nāk nost, bet tev tāpat tās tie treniņi ir nepieciešami, jo, lai arī āda nostiprinātos un viss, jo nav jēgā vienkārši sev badot. Un tam sagaidīt, ka tev ir veca cilvēka, veca tantiņas, krunciņas, tā kā atkarēsies ādi. Tā kā, jā. Ok, sadzirdēju. Aha, bet nebija jāskaita kalorijas, tā nebija jāsvar visādi. Nē, es vispār nesaku. Es tiešām, es saku, tā kā arī draugiem saku, tā kā par to visu tu pašu varītu visu, es saku, nē, es ēdu to, ko es gribu. Es saku, jā, varbūt es tur vārīts kartupēs nēdu, jo, vakaros ir īpaši, jo man viņi tā kā vairākas jūt pēc tam, ka man spiež. Bet es saku, es tāpatās, ja es gribu uzēdu rīsus vai tur bišķu makarons vai kaut ko tādu, bet es skatos vairāk, kas man ir klāt. Un saku, arī tāpatās, saku, man garšo, piemēram, šausmīgi cēzaru salātu. Es viņus tāpatās turpinu ēst, bet es nelietoju vienkārši to cēzaru mērti. Jo man tāpat tās ir labi, man tā mērķis nav nepieciešama. Un mēs jau ar vīru tā kā ākstamies, viņš arī tā kā iet uz spardzēlu, un tad arī cenšas veselīgi ēst un viss tā. Un tuliņās ir lieldienas, un mēs tas mājās smējāmies, mums vairs no olas būs, kad būs lieldienas, olas vairs vispār negribēsies. Aha, ok, jau vai olbaltumvielas, jau proteīns arī, jau baigi daudz sanāk ēst. Man tieši tas pats. Vienkārši sanāk. Ok, sadzirdēju. Un pārliecināšos, nebija tā, ka jūties viena pati, nebija tā, ka es tev atstāju vienu pašu, bija pietiekami atbalsts. Pilnīgi nē. Tāpēc tās, ja kādreiz kaut kas vajadzēja, uzrakstīju, un nebija tā, ka atbildi nesaņēmu vai vienkārši gaidu. Jā. Nezinu, un paliek bešām. Pietiekami atbalsts bija. Jā. Super, tad tur viss kārtībā, tas arī galvenais. Ja redz, es tagad arī stāstīju draudzenei. Jā, es sūtīju vēl tās bildi, kā es izskatos, un viņa bija pastāstījusi savai māsai. Un es sūtījusi Anita, jā. Jā. Un viņa no sākuma bija prasījusi, vai es lietoju kaut kādas tur tās, nezinu, injekcijas vai kas tagad kaut kādas, nezinu, es pat populārais Ozempiks jūtētā. Jā. Es saku, vispār, kas tas tāds ir, ka man nav ne jausums. Un tad viņa tā kā, un tad viņa jutās tāda pamudināta, tāda ieintriģēta, un tad viņa arī. Jā, tas ir riktīgi forši. Paldies, pirmkārt. Bišķi meklīgi, es atceros, ja pirmajā zvonā jautāju, ka, hei, tīri interesē, cik ilgi skaties video. Vienkārši tā ir dažs cilvēks, kas skatas riktīgi, maz, kas skatas ilgi, viņi tāds, es pāris dienas paskatījos, vai man liekas, pat vienu dienu paskatījos, kā tu tā izdomāji uzrakstīt. Es redzēju, ko es pazīstu no bērnības storijā, vai kaut kas tāds viņa teica. Jā, vai zinu, ka viņi arī iet, un tad beigās, jā, tā arī sākās strādāt kaut kā. Jā, tas riktīgi forši. Aha, ok. Labi, pēdējais jautājums, ko tu teiksi kādam cilvēkam, kurš varbūt ar kuru esat šobrīd pirmajā zvanā, vai kurš domā, vai rakstīt, vai vispār nerakstīt, ko darīt? Ko teikt tādam cilvēkam, kurš tagad ir uz robežas, domā, to darīt vai nedarīt, vai tas man palīdzēs vai nepalīdzēs, vai tas ir tā vērts vai nav, viss tā šaubas. Es domāju, ka tas ir jādara, jo tas ir tā kā teikt, ceļš uz sevis veselīgāku versiju, uz sevis tā kā par jaunu atrašanu. Es domāju, es domāju, ka vispār Latvijā, Rīgā visur ir ļoti daudz cilvēku, kuri nejūtās omulīgi savā tā kā ikdienā un tā kā ķermenī un visu. Un tomēr trēd ir tā, ka cilvēki ir ļoti tā kā ne īsti atbalstoši. Un es domāju,
lai mēs visi atrastu tādu savu veselīgo ceļu atpakaļ pie sevis, pie, nu, tā kā, tas ir jādara. Jo, redz, nu, tiešām tas ir tā, ka iereiz es tiešām baigi neskatījos, nu, es vienkārši ēdu. Tad tagad es tiešām sakoju līdzi tam, ko es ēdu, un es jūtos tiešām apmierināta ar visu, un es neko nenožēloju. Super, ok. Bija tā vērts. Jā. Un es saku, es tiešām neko es neesmu ļoti daudz izslēgusi vispār no savas ēdienkartes. Un kas man ļoti patīk arī, ko es draudzenē, nu, viņas māsai, Jāniks māsai teicu. Ja viņa pati ir ļoti daudz ko pamēģinājusi, visādas diētas un visu kaut ko tādu. Un es saku, tas man, piemēram, ir citiem, ko es paskatos, nu, tās diētas visus un tāds, ko es, nu, tā kā nočakojos ar acīm. Es saku, kas man nepatīk, ir tas, kad tu sastādi uz nedēļu ēdienkarti, un tagad tu vienā dienā vienkārši tu vai katru dienu tagad taisi vienu to pašu. Jā. Es saku, nu, man nav tik daudz laika vienkārši mājās, lai es tagad sēdētu un katru dienu domātu, nu, skatītos pēc kaut kādām receptēm un ko un gatavot tieši to. Un man tiešām patīk tas, ka es varu ēst to, ko es tā kā gribu. Un skatīt, nu, protams, ka paskatīties, cik tas sabalansēti ir un tā. Tāpēc es šodien darbā ēdu pusdienas. Tu to bildi ieliku, ko es ēdu. Un uz kolēģiem bija pirmais, nu, tā kā labi tur uzliek to kuskus, tur to vistu. Un es saku, tas šķīvīts pa maz man savādi birs tādā. Un kad vienkārši prasās vairāk, tā kā tādi, nu. Bet, nu. Nebija jāmirst tādā. Nē, tas pilnīgi nav. Tad viss kārtībā. Vienmēr vienmēr, ja es ārpus mājām, man somā ir proteīna batoniņi. Un tā arī ir tāda laba alternatīva, ja prasās ikdienā kaut kas salds. Super, ok. Prieks dzirdēt. Riktīgi forši. Lielas paldies.